Labvakar, pavasarī! Labvakar, tautas deju ansambļa Viļa, koncertā Skaistamam tēvsēta otrajā daļā. Otrajā daļā visas Viļas dejotās dejas būs Jāņa Vilcāna koreogrāfijā. Nu, tās, kuras dejos bišķi mazāk par mani, lai gan viens jau abicīti ir lielāks par mani šobrīd. Tās dejas nav Jāņa Vilcāna koreogrāfija. Kā jūs noprotat, es velku laiku. Jo, meitenēm taču ir jāsapulcējās. Man ir teksts, bet es nākot uz šejiem gribēju izstāstīt vienu mazu ar sevi saistītu sīkumu. Sīkumu varbūt negluži īstais vārds. Es esmu bijis daudzos tautas deju koncertos. Diemžēl uz Vijas koncertu nevienu man nav bijis tā laime nāk, kopš es esmu lielāks par šo. Tad, kad es skatos mazos dejotājus citos kolektīvos, es vienmēr domāju, nu beidziet, nu cik vār, nu laidiet tos lielos dejot, nu cik es varu skatīties tos mazos, jā, nu baigi smuki, bet nu cik vār. To polku taču, tā jau vēl tikai it kā zin kā. Bet tad, kad tev paša mājās ir viens tāds maziņš, kurš vēl nesaprot neko, un arī nezinu, kas ir polka, bet kad mūzikā jau iet šitie, tad vakar ģenerāla meitinājumā es uz bērniem skatījos pilnīgi citām acīm. Un tad es šodien braucot uz šeit sapratu, ka tautas deju tik maziem novērtē tikai īsti var tie, kas viņiem to māca, lai gan tie lai liels sviedrus, un mūsu paši vecāki, tie, kas ir jau vecāki, tiem, kas dejo, vai ir kādam citam mazam bērnam. Tātad, lai šis viss ļoti labi mums izskatītos šodien, mums palīdz gaismotājs un pie mūzikas pults arī sēž cilvēks. Paldies arī Rudolfam Keirim un skaļu režisoram Ivaram Pīķkam. Meitenes man māja, ka it kā esot gatavs, bet pajautāšu tai lielajai priekšniecei, vai gatavas? Man esot jādod dodas, bet vai viņas pašas parāda, kā viņām tas sanāk.
tautas mūzika Modra krūmiņa apdarē.